Hei! Nu ko? 1. jūnijas, ar ko visus arī apsveicam. 5 no rīta traucos uz Koknesi. Jā, tieši tā, uz atjaunoto Kokneses Zandartu. Pamēģināt šodien pierunāt Žani klasikā, un tad jau varēs sākt kruķīt uz pilnu klapi. Bet šodien tāds neliels, vieglo sacensību formāts, jo Daugavā, cik saprotu, viss ir slikti, līmenis augšā, drazas pa ūdeni, peldu paļķi, ūdens ir kafija, nu, kā vienmēr. Bet diena smuka, forša, vēja gandrīz nav, vakardien vēl pūta 11–12 metri sekundē, šodien 3–4, saulīte spīd, lieta nesola, super. Braucam, baudīt dienu. Kaspars, nu tas, kurš puksts. Šodien ar mani laivā mēģināsim ar viņu kopā pierunāt kādu žanīti. Labs ir, skatās tālāk. Vispārībā šī sezona sākās ar ļoti daudz jaunumiem un visādiem pavērsieniem. Jā, Zebra Master atbalsta mani arī šo sezonu, manu daļradi, tāpēc liels paldies viņiem par to. Gan jauna laiva, gan tās veidola maiņa, gan jauns inventārs. Šogad pastrādāšu vairāk ar abu Garcijas brendu. Protams, Selects un tā jaunumi nekur neizpaliek. Jauna kamera un vēl daudz kas cits, bet par to smalkāk un sīkāk TikTokā, Facebookā, nu, jūs jau zināt, kur mani meklēt. YouTube atstāsim tomēr priekš tādiem garākiem video, protams, arī viņos es pieskāršos šīm visām lietām, bet tā maz trusciņi. Jautājiet komentāros, vienmēr atbildēšu, vienmēr palīdzēšu, ar ko varēšu. Jā, bet YouTube tomēr atstājam makšķerēšanai un visām tām sajūtām, pēc kurām mēs braucam copē. Labs ir, mēs te iebraucam pļaviņu miglas zonā. Es domāju, tālākie kadri jau no redzēt. Sākšu uzreiz par tiem noteikumiem. Toreiz viss ir ārkārtīgi vienkārši. Ķeram tātad mēs tikai klasikā, laivu tehnoloģijas nav atļautas. 7–10 sākam un 2 reizes. Nu, tu jau esi piešāvies, kā tev tur vajag to laivu ielaist iekšā? Protams. Ja? Cik testiņi tev jau bija? Kāds 6. 6 testiņi tev ir bijuši, ja? O, mācītis. Viss ir diezgan vienkārši. Saka, galvenais tā labi iestat. Tā. Tur krastā ir baigā dzīvā rinda. Denis tikko aizgāja nolikt mašīnu. Kamēr Denis tur liek mašīnu, es skaties, es jau esmu laivā. Viņa laivā. Vienīgais, kas es viņiem varu uzreiz pateikt, vai es nezinu, kur tas ir, bet šitien te reāli dibens savs, te kaut ko mīkstu vajag uzlikt virsū. Bet pasties, kas viņam paklājiņš. Paklājiņš, tas tā zina, kad zivtiņa nokrīt, viņa te lēkā, un pēc tam tas paklājiņš sāk vienkārši smirdēt pēc zivīm. Bet tā vispār forši, jā, nekas te negrab, baigi skaisti. Kamēr Denis te nav, pasties, viņš uz paraloniem ķer. Šitādus te paralonus sataisīs, te paraloņiks izrādās viņš. Ko mēs te vēl varam izžurkot? Pagatās ir manas mantas, tur nav nekas interesants. Un viņš jau zini, kā viņš jau visu te ir izrādījis, kas viņam te tā pulds, brillītes, kaut kādi spreji, kaut kas te, nezinu, gāzītes, maciņi, panelītis, kas vēl mums ir iekšā. Es tad vienkārši zinu, pēc tam zināšu, ko kur meklēt. Zābaki, nu jā, bez zābakiem nekur, bāciņa, aķītis, šo glāzīte. Tas tur silikonus vecos samest pēc tam iekšā. Tā ir trauciņi. Nu viss pa skaisto. Nu, Denis ir tāds pedants. Mārtiņ, čau! Čau!
Tā tur bija makšķerēšanas ministrs, jā? Čau, čau. Ne jūs arī? Jūs tikai paskatīties, jā? Paslākāt točkas, vai ne? Pamācīties, kā vajag, vai ne? Drāzu baigi daudz uz leju? Jā, Jā? Nu tāpēc mēs tā baigi uzmanīgi. Es jau nevaru pastumt. 20. 30 vēl nav atnācis. Cik iet 20? 35. 40. Vienītīt 50. Jā? Diezgan stabili. Nā, normāli. Labi, veči, mums ilgi jābrauc. Mēs uz leju. Mums tikai minūte palikusi. Davai, čau, čau. Ātrajā versijā uz Velci mēs tuli. Es varu tikai starto iedot. 7:10. Es neesmu tagad kaut kādu brītiņu arī bijis laivā. Līdz ar ko man ir sakrājušies apmēram 15 līdz 20 tūkstoši vārdu tikai vienu streamu. Pēc tam vēl man vajag izrunāt kāds 15 tūkstoši vārdus tikai uz TikToku. Tad man vēl Denisam jāpasēž uz auss ir kaut kādiem 30 tūkstošiem vārdu. tā kā man šodien ir ap 75 tūkstošiem vārdu jāizrunā. Nu tā ir. Līdaks, nē, Zandarti, Džējs. Labrīt. Mēģināsim Zandarts. Pirmais Zandarts man. Varbūt tas nav Zandarts. Gribēju tieši teikt. Nevajag. Nē? Nē. Nu, labi. Es vienkārši zinu apmēram, kā ir jābūt. Kad ir Nevajag. Un tūlīt nāk pretī un tur tāds. Nu apbēdināšu tevi, ka nebūs mērs. Es jau gribēju telefonu meklēt. Pagaidi. Bet nevajadzēs. Bet pagaidi, papriecājies. 40, tieši 40. Paskaties precīzi, Aizskien. Pirmais ir? Nezinu. Kāds par mums vajag 4,5 cm lielāk nekā bija iepriekšējais. Nesumē? Nē, nav. Nē, diemžēl nesumējas, nē. Tik saki, ja sačuku vajag. Pagaidām nezinu. Izskatās, ka labāks būs, ne? 43. Izskatās tas pats. Gīts pa lēto, jā, piesakās. Jā, regla. Nu, normāli. 10 metieni, 2 zandarti, viss kārtībā. Es tak tev teicu, 43. Nu jā, tas bija 41. Jā, tas bija 41. Šitas ir 43. Nu labi, mērķtiecīgi. Es jūtu tos 2 centimetrus klāt, 2,5. Es jūtu, ka viņi tur ir. Mērķtiecīgi. Pasties. Smuks. Vai ne? Cik tu tāds ir diezin? Kad 20. 23. Jā, kaut kas tāds 23. Smuks jūras asrīts. Nu jūras viņš točno nav. Pāri 3 heisiem pārlēcis. Šitas ir drusciņi labāks. Jāņem sačaks, ja? Šitas būs 45. Ja klausies? Jā, šitam. Vai es viņu esmu aizskirts kaut kur aiz astes? Jā. Čuš. Jā, kaut pagalīgi. Varētu būt, ka būs pirmais mērs. Šitas ir mērs. Varētu būt, ka tieši 45 arī būs. Nu ko? Rekur mans. Šī gada pirmais mērs. Šī gada beigtais pirmais mērs. Šis ir pirmais beigtais mērs. Gribētu teikt 52, bet nē, 47. Pagam, es drīkstu viņu paturēt lomā? Jā, protams, kāpēc ne? Pilnīgi mierīgi. Es nelaidīšu vaļā, klausties. Es tik bieži nenoķeru zandarts. Kas par? Jā, nē, nevienoši tāda. Bet te pat zem laimes. Mazai. Nē, man arī ar kaut ko jāsāk, vai ne? Ar kaut ko ir Izbeidz. Čēs nebūs. Nu, izbeidz. Nav ko jokot. Bet ar kaut ko jāsāk, vai ne? Pirmais, Daugavas, kokneses, bet maziņais. Čau. Ties kāds skaisti. Šķiet tāds Braģaga.
4 colas ieknie priekšā. 26. 7. Nav? Kaspars saka, nav. Nu, ka nav, tā nav. Šitas pat nav 40. Jāpaskatās, bija jauna ziltiņa uzlikta un tikko bija cope uz keiteču. Nu, kur te viņa man iestādīja? Rekur, jā, pirms paša āķa. Drusku, bet nu tāds, bigīt ieskrāpēja. Bet kaut kā aiz astēm, jā. Cik tev 2 reizes jau šitā, jā, viņa? Aiz astēm? Jā. Jā, man arī šitā 2. reize jau. Tieši līdz ar āķi. Un tā kā ar smilšu papīru tā. Tagad varbūt... 43 vēl. Jā, drusku drūknāks varbūt. Višķiņš 43 vēl. Te velk uz 350 gramīgu asari vienkārši un viss. Tu skaties, nu smuks ašuks, ne? Smuks? Es arī saku smuks. Ļoti smuks. Mēs sadarējām ar Kasparu, cik zivis tai tīkliņā ielīdīs iekšā. Es teicu 3 zandati, 8 asari un vēl samiņš ielīdīs. Ap 2 metri? Jā, mierīgi. Rekur peld, neredzi? Jā. Priekšā. Nu, rekur, kas tad tas ir? Odze. Nifiga sibe, o tā ir odze. Ja tas ir zeltis? Nē, zeltis. Gluži zem ūdens, zeltis ar... Riktīgi. Un zem ūdens aizgāja, ne? Jā. Nu, tā pa ilgākiem laikiem. Da 100 punkti asars, tu tā kā esi asaru pavēlnieks. 5 colas? Protams. Jau 5 colas? Protams. Labi. Tagad mēs turpinam smelt ar šuto, ja? Jā, es nezinu, pagaidām. Nu, labi, tur īsti nav ko smelt. Nav, jā. Šitas nav smaļamēs. Bet viņš ir. Bet ir? Bet es viņu noķēru. Jā. Pasties, viņš no ārpuses nav gadījumā ieknābis? Nē, tas nāpīja. Nē, no ārpuses, jā. Ir no ārpuses, vai ne? Izskatās, ka jā. Jā. Tu pasties, rekur, pasties, viņš pat sirsneņu man ir atzīmējis. Vispār krasāpčiks. Šitā ir tā rīta točka, kur es 3000 žanīšus dabūju un arī to mēru. Mēģināsim te pēdējo stundu. Bet es skatos, rekur tur tā vieta, tur pie tā krasta, tur, pie kur tas koks bija, tur kārtējā laiva stāv. Nu tā vieta tur ir vienkārši izplēsta līdzi. Ja tur kaut kas bija. Tāda sajūta, kad ir pieņemšanas stundas tur. Un kāds par viņām zina? Jā. Visiem pieņemot, ka nu varbūt tās piedod. Darba laiks. Katra darba diena. Jā. Tā, esi gatavs pārņemt vadību? Koknes Zandarts 2025, Zandarta karaļa titulu ieguvējs Uldis Rukmanis. Balvā. Stundu jau gan. Nepako neņem. Nepako. Nu, pēc rūtiņām 1,5 metra. Nī, neko. Bet baigi prom arī neskrien. Nu ko, iespējams es savu pirmo mēriņu arī dabūju koknesē. Nācās gan drusku iekruķīt. Nu. Bet laikam ir. Tāds knaps 45-nieks. Bet nu labi, šits aizies. Nu ko, apsveicu visus ar Zandarta sezonu atklāšanu.
Man arī manējais 45. šodien. Tā kā es oficiāli atklājies. Var noņemt no kāta to plēvīti. Kā jūs domājat, ar šādu žani varētu šodien novinnēt kokneses zandartu? Nu, man liekas, kad tūlīt nomērīšu. Nu, ja ne trīniekā, tad pieciniekā taču nevarētu tikt iekšā. Tā kā jā. Bet, nu, es tiku pie sava otrā. Pulkstens ir drusku pāri 7. Jābeidz. Nu ko? Super, super. Viss ir izdevies. Sezonas atklāšana ir izdevusies. Zandartu sezonas atklāšana ir izdevusies. Ar šādu te smukuli. Super, ņemam nost. Zin kā, jānomēra. Varbūt pat ne pieciniekā, varbūt pat trīniekā varētu tikt, bet kruķīt šodien nedrīkstēja. Tikai klasika, un man arī patika īstenībā. Forši, kad ir sacensības, kad nevar izmantot live tehnoloģijas. Nu, pēc sacensību nolikuma šis puika ir 62, 61,5, tātad 62, un viņš atnestu man koka medaļu. 4. vieta būtu, ja nemaldos. Jo 63 bija 3. un 63 bija 2. un 67, ja nemaldos, bija 1. Tad šis būtu 4. vietā. Nu tā, man liekas, sezona ir iesākusies super. Super. Visus vēlreiz apsveicu ar zandartu sezonas sākumu. Novēlu jums bagātīgus lomus un neņemat vairāk, kā varat apēst. Labs ir. Tiekās nākamajā reizē. Nesakas.